No Ecehela grāmatas 36. nodaļas. Es jūs slacīšu ar šķīstu ūdeni, lai jūs topat šķīsti. Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu traipiem un no visādām jūsu elku kalpībām. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu savu garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsiet manos likumos un sargāsiet un pildīsiet manas tiesas. Tad jūs dzīvosiet tādā zemē, ko es jums devu jūsu tēviem, un jūs būsiet mana tauta, un es būšu jūsu Dievs. Āmen. Āmen. Lasījums no Pāvila vēstules romiešiem. Es runāju cilvēcīgi jūsu cilvēcīgās vājības dēļ, jo tāpat kā jūs senāk savus locekļus bijāt nodevuši par vergiem netikumībai un netaisnībai, kalpotami netaisnībai, tā tagad nododiet savus locekļus par kalpiem taisnībai, lai kļūtu svēti. Jo kamēr jūs bijāt grēka vergi, jūs neklausījāt taisnībai. Kādi bija jūsu toreizējie dzīves augļi, tādi, par kuriem jums tagad jākaunas. Viņu gals ir nāve. Bet tagad, kad jūs esat atsvabināti no grēka un esat kļuvuši par Dieva kalpiem, jūsu ieguvums ir svēttapšana un tās gods mūžīgā dzīvība. Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Kristu Jēzu mūsu Kungā. Āmen. Klausīsim lasījumu, ko uzrakstījis svētais Matejs 7. nodaļā. Gods tev, kungs. Uzmanieties no viltus praviešiem. Tie nāk pie jums avju drēbēs, taču no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Jūs viņus pazīsiet pēc augļiem. Vai tad kāds lasa vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no dažiem? Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelāgs koks nes sliktus augļus. Labs koks nevar nest sliktus augļus, nedz nelāgs koks labus. Ikvienu koku, kas nenes labus augļus, nocērt un iemet ugunī. Tātad pēc viņu augļiem jūs tos pazīsiet. Šis ir tā Kunga evaņģēlijs. Slava tev, Kristu. Lūksim. Kungs Jēzu Kristu, mēs lūdzam svētī mūsu prātu, domas, sirdis. Atver mūs pašus tavam svētajam vārdam, jo tavs vārds ir un paliek vienīgā mūžīgā patiesība šajā pasaulē. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Šodien evaņģēlija rakstu vieta par viltus praviešiem. Jēzus ar šodienas līdzību mums atklāja. Jūs viņus pazīsiet pēc augļiem. Katrs labs koks nes labus augļus,
bet nelāgs koks nes sliktus augļus. Tomēr varam jautāt pretēji, un patiesībā būtu jājautā pretēji. Vai Dievs mūs pazīst kā savus? Šo vēlos apskatīt šādā kontekstā, jo nākošā rakstu vieta, turpat Mateja evaņģēlijā, pēc šīs ir tā, kurā Jēzus atgādina vienu no kristīgās dzīves pamatiem un pamatbūtību. Ne ik viens, kas man saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva gribu. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis. Piemēram, paņemsim piemēru no dzīves. Cilvēks, iespējams, ir kristīts, iesvētīts, apliecina ticību Dievam dievkalpojumā, lūdz Dievu un kādu naudu ziedo arī Dievam, cik viņam tas ir iespējams, bet ārpus dievnama un draudzes rīkotajiem pasākumiem, kā mēdz teikt, īsti tā nekad nevar saņemties vai arī atrast laiku lūgšanai savās mājās. Šķiet, sākumā šim cilvēkam ir pat labi augļi. Un uz dievkalpojumiem šis cilvēks arī nāk regulāri. Viņš ir iemet kādu ziedojumu, viņš ir kristīts, iesvētīts, tātad arī oficiāli viss ir kārtībā. Bet Dievu tas tomēr nepazīst, jo kā Jēzus māca pirms tēvreiz lūgšanas, šis cilvēks ir kļuvis kā liekuls, kuram patīk sinagogās un uz ielas stūriem stāvēt un ilgi lūgt Dievu, lai cilvēkiem izrādītos. Tomēr nedomāju un neplānoju tagad šeit stāvot sākt meklēt kādu liekulu vai kādu pat aprakstītu cilvēku. Es ticu un ceru, ka šeit pat tāda nav, bet to vislabāk zina Dievs. Bet pats galvenais nebija ar šiem vārdiem arī atrast, kurš ir liekuls un kurš tad ir tas, kurš tā dara, kā es tikko minēju. Bet galvenā doma bija paskatīties uz sevi, novērst skatu no citiem uz kādu konkrētu, zinām, varbūt, kā mēs tautā sakam, sektantu, sektas līderi, kā mums patīk parasti domāt ar vilku avju drēbēs, bet paskatīties uz sevi, vai es pats sev neesmu kļuvis viltus pravietis. Un pavērot arī savu ticības dzīvi ilgākā laika posmā, un vai mana kādreiz dziļā, regulārā ticības dzīve nesāk līdzināties liekulībai, kur nu pat dzirdējām Jēzu aprakstot pirms tēvreiz lūgšanas. Varbūt tieši kādam no mums ir šodien ļoti aktuāli vārdi, ko varam lasīt Atklāsmes grāmatā, kas ir veltīta Efesas draudzei. Tev ir pacietība, tu daudz esi cietis mana vārda dēļ un neesi paguris. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atmetis savu pirmo mīlestību. Ar šodienas evaņģēlija vārdiem par viltus praviešiem mēs visticamāk, arī, piemēram, es personīgi, iedomājos uzreiz kādu starptautiski zinām vai Latvijā zinām kādu līderi draudzes vai kādus līderus, kas pulcina parasti simtiem cilvēku kādās hallēs vai dažādās zālēs Rīgā vai ārpus Rīgas, kur tiem stāsta par nākotnē gaidāmiem notikumiem uz zemes vai visādi citādi interpretē nepareizi svētos rakstus. Tomēr vēl bīstamāks viltus pravietis, jebkuram no mums šeit sēdošajiem, un arī man pašam, ne jau var izrādīties kāds hallē sludinātājs vai zālē, bet pats bīstamākais viltus pravietis mums katram var izrādīties tu pats, mēs katrs pats sev.
Ja tu ej uz dievnamu, saņem sakramentu, lūdz Dievu, tomēr aizej mājās un vienīgi klausies mierīgi kristīgo radio vai radio Mariju, svētrītu regulāri un kādus mācītājs prediķus, Kārļus prediķi, bet personīgi ar Dievu nekomunicē, jeb Dievu ikdienā nelūdz, tad tu pats sev esi kļuvis par viltus pravieti. Ja uzskati, ka tikai dēļ tā, ka tu nāc uz dievnamu, ziedo un ārkārtīgi smagi negrēko, kā tautā mēdz teikt, nevienu neesi nogalinājis un neesi darījis kādas šausmīgas lietas, kā bieži to varam dzirdēt, cilvēku uzsver. Un cilvēks domā, ka šādi nokļūs debesīs, tad pats cilvēks sev stāsta, ka pazīstu mīl Dievu. Bet kā mēs šodien dzirdējām, galvenais nav vai tu pazīsti Dievu, ko līdz šim ļoti daudz uzsvēr šajā sprediķī, bet patiesībā pats galvenais ir, vai Dievs pazīst tevi. Un vai Dievs pazīst tevi, ka tu nonāksi pēc nāves viņa priekšā. Jo Jēzus ir sacījis, ne ik viens, kas man saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva gribu. Debesu tēva griba nav, lai cilvēks vienīgi sēdētu dievnamā, lūgtos un ziedotu naudu un pēc tam aizietu mājās un vienkārši dzīvotu tādu mierpilsoņu, vienkāršu dzīvi, nevienu netraucējot. Dievs vēlas, lai mēs neiedomājamies sevi par kaut ko tikai tāpēc, ka esam jau kristīti, iesvētīti un nākam uz dievkalpojumiem. Pāvils par šo stāvokli rakstīja jau pirmās kristīgās baznīcas laikā, un to ļoti labi apraksta vēstulē galatiešiem. Ja kāds iedomājas, ka viņš ir nezin kas, nebūdams nekas, tāds maldina pats sevi. Katrs, lai pārbauda pats savus darbus, tad viņam būs pamats lepoties savā priekšā, nevis citu. Nepievilieties, Dievs nekļūs par apsmieku. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Kas sēj miesā, tas no miesas pļaus postu, bet kas sēj garā, no gara pļaus mūžīgo dzīvību. Noslēgumā vēlos, lai atceramies, ka mums ne tikai no Dieva ir jāsaņem garīgais stiprinājums caur Dieva vārdu, sakramentu un draudzi, bet arī pašiem ticībā Jēzum Kristum jāsēj garā savā ikdienā, jākomunicē ar Dievu, jālūdz, jālasa svētie raksti, lai no gara mūžībā varētu pļaut mūžīgo dzīvību. Nevērsīsim skatu daudzus cilvēkiem mums blakus, kā Pāvils aicina. Viņš šeit stāsta. Katrs, lai pārbauda pats savus darbus. Nevērsīsim skatu uz citiem, bet katrs pārbaudīsim sevi regulāri. Savu dzīvi, ko mēs katrs darām, jo pilnībā mēs pazīstam tikai vienīgi sevi. Un līdz galam, lai notiesātu kādu, vienalga cik publisku un cik bieži internetā, YouTube'ā dzirdam cilvēku, mums šis cilvēks tomēr ļoti labi jāiepazīst un jāizstudē. Daudz nenodarbosimies ar tiesāšanu, kā Pāvils aicina, bet tā vietā izvairīsimies no šādiem viltus praviešiem, kas mums liekas bīstami un aizdomīgi. Tiesāšanu atstājot Dievam. Pats galvenais paliksim ar Jēzu Kristu, kas ir mūsu baznīcas galva. Kā Pāvils to aicina vēstulē Kolosiešiem.
Neviens, lai jums nenolaupa uzvaras balvu, tīksminoties ar pazemību un eņģeļu pielūgšanu, aizraujoties ar vīzijām un tukši uzpūsdamies savas miesas prātā. Tāds nepatur saikni ar galvu, tas ir Kristu, no kuras viss ķermenis savienots muskuļu un dzīslu uzturēts aug dievišķā augšanas spēkā. Novēlu netiesāt, izvairīties, palikt pie mūsu patiesās galvas Kristus un augt dievišķā augšanas spēkā mūžīgai dzīvībai debesīs. Āmen.